krīze laukos, bet kādā ziņā tā galvenais vārds, no ko viss grozās, ir tas vārdiņš krīze. Savu šo īso ziņojumu gribētu sākt ar citātu no svētajiem rakstiem no psalmā pamācībām. Kas savu zemi kopi, tā mājas būs pa pilnām, bet kas nevajadzīgām lietām pakaļ dzenas, tas ir neprātis. Ja mēs runājam par šo vārdiņu krīze, tad uz šobrīd sabiedrībā analizējot, spriežot, runājot, faktiski akcenti tiek likt uz to zudošo, pārējošo, varētu teikt, materiālo, runājam, bezdarbs, nav naudas, parādi, bet faktiski jau tās ir viss seks kaut kam lielākam, kaut kādai lielākai krīzei, kas sabiedrībai notikusi vērtību sistēmā. Par to, kam mēs ticam, uz ko mēs ceram, par to, cik mēs esam gatavi mainīties. Nostrādājot pusgadu domēs, nāk kā uzņēmējs, un man arī tā ieiešana politikā ir jaunums, faktiski man nāks secināt to, ka viena krietna daļa sabiedrības ir palikuši par labiem profesionāļiem, patērētājiem un sadalītājiem. Un tas, kas trūkst tas, ka mēs, diemžēl, vai esam atmācījušies vai neprotam, radīt kaut ko jaunu, investēt un ģenerēt idejas. Un kā rezultātā faktiski notiek arī tas, ka valsts ir spiest staigāt ar roku šobrīd pa pasauli, izstiep roku pasauli apkārt, un ka, diemžēl, mēs kā tauta paliekam savā valstī kā asti, nevis kā galva. Runājot par Liepāju, protams, ir kaut kādi zinām piemēri, ko es varētu ieskicēt manis teikto, saprasto, būt secināto. Kaut viens tāds piemērs par mums ir Liepājas reģionālā slimnīca. Tautā viņa Liepāja sauc par gaļas kombinātu. Ne tikai tāpēc, ka tur netālu kādreiz tiešām padomu laikos bija gaļas kombināts, bet vairāk attieksmes dēļ. Šeit strādā cienījami mediķi, kuri, diemžēl, kaut kādas vecās sistēmas dēļ un domāšanas dēļ ir diezgan augstās domās par sevi, taču diezgan zemās domās par tiem pacientiem, kas pie viņiem griežās. Un to vairāk redz nevis kā klienti, bet vairāk kā problēmu, kas viņus apgrūtina. Un līdz ar to arī tā ir sistēma izveidojusies, un šobrīd ir tā, ka ļoti daudz liepājnieki labprāt griežās Kuldīgas slimnīcā vai Priekuls, vai vēl lielāka daļa brauc uz Rīgu un meklē palīdzību. Kāda cita lieta? Tikko nesen, šonedēļ, koalīcijā tika skatīts jautājums par koncertu zāli un lemts par to pāratjaunot līgumu ar arhitektu Ginki. Tiek plānot mega celtne, lielais dzintars, kur apmēram tika plānot 30 miljoni, tagad tas cipars krities uz 20 miljoniem, tas būvniecības izmaksas. Un projekta izmaksas šim austriešu arhitektam 3,4 miljonu latu. Man ierosinot, ka tās izmaksas ir par daudz un ka mums jādomā, cik viņas adekvāts un samazināt, tad faktiski tas skatījums bija tāds, nav taču par ko uztraukties. Tā nav Liepājas pašvaldības nauda, tā ir valsts nauda, tā ir iedot un mums tikai jātērē. Vēl viena lieta, varbūt arī par tādām vērtībām, mums ir tāds dāņu princis domē, Stīns Lorents. Es vakar lasīju rakstu vesti, un es tā saprotu, ka viņš Latvijā jau būs pazīstams. Viņš iedodas uz domas sēdēm, ģērbies tā kā viens otrs uz šeņķi vai krogu neiet, ar cepuru galvā, piedzēries, rupi lamājies, sit ar roku pa galdu, un saka, ka mums te nav kārtības un vajag kultūru ienest. Tie tādi pāris piemēri, protams, varētu turpināt vēl un vēl. Bet faktiski, ja tā runājam par Liepāju un par tādu konkrētu lietu, tad Itālijas nosauks jau apmēram partijas, kurām strādājam, mazliet kļūdēm, es palabošu. Mums ir tā, ka koalīcija veido 10 cilvēki no 15, 6 Liepājas partijas cilvēku un 4 no 4 partijām, mūsu partija, Tautas partija, tad ir tā zemē brīvība un jaunais laiks. Ja var teikt tā par to pusgadu, ko es varētu vērtēt, kas tas labākais ir, ja neskatīt to, kas mācos šajā pusgadā, kas vispār notiek tādā pašvaldībā, tad vērtīgākais tas, ka es un mana komanda, mēs neesam izšķīduši kā cukurs 6 kungu tējas glāzē. Un mēs esam parādījuši savu gurkalu, savu raksturu, pēc mūsu aktīvām rīcībām, faktiski domas darbs lielā mērā kļūst caurspīdīgāks, efektīvāks, kaut vai kā piemērs. Kādreiz bija 3 iepirkuma komisijas, šobrīd ir apvienots vienā, visi iepirkumi, kas pašvaldība iet ar vienu iepirkuma komisiju.
ļoti esam grūti un smagi strādājuši tieši pie nolikuma izstrādes, kā tas notiek, kā viņi tiek veidot, kurš raksta, un tas arī vainagojas ar panākumiem. Mēs esam likvidējuši tās mākslīgi radītās sašaurinātās vietas, kas faktiski jau konkursā vinnēt un zināmām kompānijām līdz ar to paceļot izmaksas. Es domāju, ka kāds savs vērtējums tam ir tas, ka šajā pusgadā realizēt ļoti daudz projektus un dārgus projektus, ka pilsēta ir iekonomējusi vairāk kā 5 miljonu latu, kas bija jau budžetā iezīmēta un paredzēta. Ja runājam, kā līdzīgi kolēģi salīdzināja ciparu izteiksmē, kas pilsētā notiek, tad, diemžēl, jāsaka, ka bezdarbs arī mums ir aktualitāte numur 1. Mēs esam otrā lielākā līderi šajā ciparā, mums ir 19,3%. No pilsētām mūs apdzen tikai Rēzekne. Taču, protams, ar to īpaši, ko lepoties nav. Ja runājam par nodokļiem, par nodokļu izpildi, tad tieši tas pats kā visur ienākuma nodoklis janvārī ļoti slikti pildījās. Tas, ka mēs zinām, ka Latvijā izpildi bija 99,5, faktiski tas ir skaidrs, tas ir decembra PVN dēļ, kas janvārī parādījās. Un, protams, arī tās bažas ir tāds, ka turpināsies tā nodokļa neizpildi. Ja runājam par budžetu, līdzīgi kā jau kolēģi teica, var tikai atkārtoties, ka Liepāja kādreiz pat administrēja, tagad uzticēja, kas droši vien bija pareizi valstī to darīt, iekasēt un administrēt, rezultātā saņemot garantijas pretī, ka 92% no summas tiek garantēta no tās prognozes nodokļu izpildes. Un arī budžets uz tiem 92% tika plānots. Reāli tas nozīmē samazinājumu visās nozarēs par 30% pašvaldībai, un iepriekšējā gadā jau bija apmēram 30%. Taču sliktākais visā stāstā ir tas, ka tā nav struktūrālā reforma, ka šeit tā ir faktiski algas samazināšana vienkārši par šo ciparu, un liela daļa cilvēku, varbūt arī savu algu, 50–60% zaudējuši. Es uzskatu, tā nav pareizi. Pats vadot sporta komisiju un šo man hobiju, var teikt, sportu, es savādāk skatos lietām. Mums bija kādreiz 5 sporta skolas. Mēs ejam uz to, lai nākotnē šogad būtu paliktu 2 un nākotnē vispār 1, nodalot saimnieciskos jautājumus no sporta. Un es domāju, ka tieši tāda paša pieeja jārealizē būtu pašvaldībā, skatoties, lai tas administratīvais aparāts paliek pēc iespējas mazāks, bet efektīvāks. Vēl varētu droši vien pieminēt vairākus tādus lielus projektus, kas, protams, ir pozitīvi un labi, kad pilsēta cenšas un arī tuvākā laikā apgūs daudz fondus, Eiropas Savienības, kohēzijas, urbāna projekts, un tur tiek plānots, piemēram, īstenībā mūsu partijas arī savā laikā atbalstas tika sasniegts un panākts. Piemēram, Ziriņu ielas projekts izbūvēja maģistrālā pilsētas iela, 15 miljonu latu, Brīvas ielas, vairāk kā 20 miljonu latu, ostas padziļināšana 25 miljonu latu, lai varētu ienākt Panamāna tipa kuģi Liepājā. Varētu vēl turpināt, tur ir basēna celtniecība, Olimpiskā centra, apmēram 2 miljonu un tā tālāk, kad ziņā izteišana. Vai rēķināt, cik darbvietas tie projekti varētu noskatināt? Tāda aprēķina, diemžēl, nav. Es to pašu jautājumu uzdevu, bet kādā ziņā kaut kāda aktivitāte tas noteikti dos, un tas ir pozitīvi. Vismaz īslaicīgi tas ir pozitīvi. Tas sliktākais ir tas, ka, ja runājam par tādām darbvietām, par to, kas varētu mainīties un notikt, ir tas, ka faktiski atbildība viņiem ir tās ir noturēt, ka jūs pateicāt, tas ir investori, kas ienāk iekšā un rada jaunas darbvietas. Tad šobrīd investori, viņi ir it kā gatavi, it kā tur vienu kāju ir ielikuši, bet rezervējuši pat zemi, sevis teritorijā vai pie ostām piestātnes, taču tālāk baidās kaut ko darīt, jo nav īsti skaidrība par šo te nodokļu politiku un arī tām gaidām izmaiņām. Tas, kas noteikti jādara pie pirmās iespējas, tie nodokļi ir jārada normāli, lai uz darba ņēmēji viņus samazinātu, lai uz uzņēmumu ienākumu nodokļu neguldošo lieka 10%, 15%, kas tagad uz dividendiem un kapitāla pieaugumu ir. Daudz lietas, protams, ko labāk varētu runāt un stāstīt, kaut vai tas, ka ir labas lietas, ka tagad valsts atbild un finansē Liepājas simfonisko orķestri, tas vairs nav pašvaldības izdevumi, pretī toties mēs tagad Liepājas teātri paši finansējam. Par sociālām lietām Tālvalds Veismiņš savā laikā Barčs kundze izveidoja ļoti labu sociālo dienestu, sociālo māju. Es uzskatu, ka Liepājā šie pakalpojumi ir, Latvijā es noteikti teiktu, ka tie vieni no labākajiem. Taču ir arī sliktums tā lietai, kad viņi ir tik labi un tas tīkls bija lielām acīm, kad ļoti daudz